Mīlestība ir tur, kur mēs veltām savu laiku, tur, kur mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir nozīmīgi, tad tā arī ir tā mīlestība. Tas laiks ir tas nozīmīgais. Skola un pieaugšana, attiecības un sadzīve, fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija. Labdien, mani sauc Mairida Znotiņa, un šoreiz es dodos ciemos pie 3 meitu vecākiem Annas un Turaida Šēferiem. Ikdienā viņi realizē dažādus projektus. Anna tulko, Turaids atjaunojas vairākas senas Kurzemes piekrastes mājas ar pietāti, saglabājot to seno auru un reizē padarot tās piemērot dzīvošanai arī 21. gadsimta cilvēkam. Bet tagad, vasarā, viņus meklē visi, kur grib laivot pa Dienvidu Kurzemes upēm. Un viņi dalās ne tikai ar nepieciešamo inventāru laivošanai, arī ar pašu izzinātu informāciju par novadā esošajām upēm, jo paši tās izlaivojuši ne tikai vasarā, arī ziemā. Tiekamies kādā skaistā vasaras dienā, gribas runāties ārā terasē un pa netālu esošās Klaipēdas šoseju slīdošās mašīnas piebalso mūsu sarunai. Kur jums ir mīļākā vieta? Visforšākā vieta parasti ir virtuve, es nezinu. Jā, runāšanai noteikti. Bet mums arī patīk sēdēt uz terasītes laukā. Šodien skaists laiks, bet mēs varam palikt arī virtuvē. Bet varam arī uz terasītes, droši. Ejam uz terases, jā. Varat pastāstīt par to vietu, kur mēs vispār šobrīd atrodamies, kas šīs no mājām? Māja saucās Šmiti, un tad dzīvo tādi tipi ar uzvārdu Šēferi. Un mēs esam vis tālākajā rietumu punktā, starp citu Latvijā. Tālāk... Un tad jābrien jūrā, bet pa krastu tālāk uz rietumiem nevar aiziet kā tā Bernātos. Bernāti ir tālākais rietumpunkts Latvijas, jā. Bernātiem varētu dot sinonīmu dieva auss, vismaz vasarā. Vasarā visi bernātnieki kļūst ļoti populāri starp saviem radiem, draugiem, paziņām. Viņi jūs apciemos un tā. Bernātos nav vientuļi vasarā. Bet pēc tam, kad saule noriet, tad mainās mazliet tās attiecības. Jā, īpaši vieta, jūra tepat, viss tepat. Jums arī jau sarakstīņš par vasaru? Mums ir, daži plāni ir, jā, mums jānorganizē Annas dienas balle ir šķūnī, un daži ciemiņi būs, daži no Igaunijas, man seni draugi, un noteikti arī mūsu radinieki ieradīsies kādā saulainā dienā ciemos. Un meitas mēs gaidām mājās, meitas būs jūlijā. Jā, tad par jums, Anna, ko par sevi varat pateikt, iepazīstoties? Es esmu dzimusi Rīgā un kaut kā esmu nonākusi šeit. Iepazinos Rīgā strādājot viesnīcā ar Turaidu. Un tā pamazām kaut kā mēs nolēmām, ka mēs negribam palikt Rīgā. Mēs gan arī 1,5 gadu pavadījām Īrijā, un tad mēs izdomājām, ka mēs brauksim uz Liepāju dzīvot. Un tad pamazām mūsu ģimene auga, un tad mums bija tā kā doma, ka mums vajadzētu māju. Un sākumā meklējām māju Liepājā, bet beigās sanāca tā, ka ir Bernāti, bet tas ir lieliski. Tas ir tiešām lieliski, un es šeit jūtos kā mājās. Jā, par to iepazīšanos. Kā ieraudzījāt viens otru? Mēs gājām viens otram garām kādu brīdi. Bet tad strādājāt tajā viesnīcā abi, jā? Mēs bijām tādi zaļie gurķi abi un strādājām. Un tad kaut kādā brīdī Anna brauca, viņa tur pārsūtīja no viena Redisona uz otru Redisonu. Un tajā brīdī es sapratu, ka vairs garām nevar iet. Un līdz brauc. Un tā mēs te staigājam viens otram garām. Šodien vēl, jā. Droši vien ne tikai viens otram garām, bet viens otram blakus jau arī, vai ne? Principā, ja tu eji garām vienā brīdī, tu noteikti esi blakus, jā. Un pārsvarā jau arī blakus mēs ejam pa vakariem. Mums ir tādi dažādi, mums ir lielais aplis, tad mums ir pandera aplis un tad ir mazais aplis. Mēs ejam vidēji 6 kilometrus blakus, pilnīgi noteikti, katru vakaru. Katru vakaru? Jā, mums patīk iet pa apļiem. Mēs ejam gar jūru, un tad mums ir arī suns, tad suns arī ir laimīgs. Un paši arī laimīgi, un par tiem apļiem mums vēl ir tāds veselības tests. Pavasarī mēs ejam pa Apes ezerām apkārt.
Ja mēs varam apiet Papas ezeram apkārt, tas nozīmē, ka varbūt arī nākamo pavasaru sagaidīsim vēl tīri normāli. Un tā mums vēl sanāk arī to apli apiet. Un tur mēs ejam blakus, ritīgi blakus. Cik kilometru tas ir Papas ezeram apkārt? Papas ezers sanāks laikam ap 34 kilometriem. Pēc tam ir tā, ka otrajā dienā vairs negribās iet nekur. Tad, principā, tad ir tāda dīkstāvs diena. Bet ir forši, jā, es iesaku, ja jūs neziniet, kur iet un gribat iet blakus, tad ejiet Papas ezeram apkārt. Par to blakus? Blakus mēs ejam, ne tikai droši vien ejot, jā, mēs ejam kopā dzīvi, kopā ar bērniem un kopā mēs daudz arī strādājam un realizējam dažādus projektus trakus un dzīvojam tādu savā ziņā radošu dzīvi, jo mēs tiešām daram kaut kādas trakas lietas, ja tā padomā. Parasti cilvēki to nedara. Parasti iet uz darbu, nāk mājās, mums ir dažādi projekti ar draugiem, ar kaimiņiem, paši. Bet, laikam arī dzīve savā ziņā piespiedus mums kaut kādas tādas lietas darīt, jo mēs nodarbojamies ar laivu nomāšanu, tad arī dažādas pasākumus saistībā ar laivām esam rīkojuši. Un tas ir arī blakus, jā. Kā jūs nonācāt pie tās laivu nomāšanas, jo iebraucot pagalmā, man uzreiz bija skaidrs, jā, ir īstā vieta, jūs pagalmā ir tās laivas. Kā tas viss sākās? Tas sākums bija, mēs kaut kādā brīdī atbraucām atpakaļ uz Latviju, tad 2000. laikam gads. Bet ko jūs te īrijā darījāt? Viņi strādāja darbu baltā kreklā, mans krekls bija mazliet melnāks. Bet mēs bijām 100% pārliecināti, ka mēs brauksim atpakaļ. Un nevienu brīdi nedomājam, ka mēs paliksim. Un 2001. gadā mēs atgriezāmies atpakaļ. Un tad ļoti labs draugs, klases biedrs, vairāk kārtējais čempions airēšanas slalomā. Viņš bija mazliet laivās, un mēs kopā strādājām. Un tad mēs izdomājām, ka mēs kopā varētu radīt tādu lietu kā laivas, kanoja laivas. Beigās tās laivas tā arī tapa. Un mums patika tas, ka šajā galā neviens laivas nepiedāvāja. 2000. gadu sākumā Latvijas laivo pa Gauju, Abavu un Vēntu. Mēs domājam, ka varbūt Latvijas var laivot arī pa Bārtu. Bet Bārta izrādījās pavisam nepazīstama tāda upe. Un pirmajā gadā mēs spējām iznomāt varbūt 4-5 laivas saviem draugiem, kuri viņiem droši vien žēl bija, ka mēs nevienu laivu nevaram iznomāt, tāpēc viņi paņēma žēlstības pret mums. Bet vienmēr ir forši darīt lietas, kuru pirms tam neviens it kā nav darījis. Un tad tā soli pa solim, un tagad nopietni. Kā ir tagad? Tagad ir tā, ka telefons jāuzlādē ir jūlijā 2 reizes. Ir daudz ko darīt. Bet tad, ko jūs esat atklājuši? Es saprotu, tagad ne tikai Bārta, vai ne? Laivošanas iespējas arī šeit Kurzemē ir ļoti krāsains. Mēs apgājām Dienvidu Kurzemi. Ja pirmos gadus turēts vedu uz to Abavu un pavadīju visu dienu vienkārši ceļā, tad tagad mēs esam panākuši to, ka cilvēki brauc pie mums. Un, viņi brauc Bārta un Vārtāju. Vārtāja arī, man liekas, ir tāds, ko mēs principā pirmie uzlikām uz kartes. Un arī Bārta tādā laivošanā es uzskatu, ka turēts ir uzlicis uz kartes, jo pirms tam īsti neviens nepiedāvāja šo te upi. Bet foršas upes ir daudzas. Ir Dienvidu Kurzemē vēl Durbe, Tebra. Vismīļākā man laikam ir Rīva, ko varbūt netik bieži var laivot, jo tur parasti ūdens ir maz, bet mēs septembrī ar Stēlu vienu gadu braucām un lauzām bekas no laivas pilnīgi kolosāli, un tur tāda skaisti līkumaina upe un egļu meži, ļoti, ļoti skaista upe. Bet jā, laivot ir forši. Un tagad mēs piedāvājam Papas ezerā. Tas ir mūsu jaunais. Papas ezerā mums patīk pašiem braukt, bet mēs piedāvājam tādu papetūre, kas ir 2,5 stundu brauciens
vislabāk pievakarē. Tur brauc pat Sadu seklu ezeru un tad tādi koridori Niedru, kur no viena dīķa uz otru pārbrauc un tad beigās vēl, ja palaimējās, tad vēl redz tā kā safārī, ka zirgi un govis nāk padzerties uz ezeru. Jā, tas mums tāds pēdējais ir. Nu jā, bet lai piedāvātu citiem un lai šādi stāstītu, droši vien pašiem ir jāpatīk tai laivošanai. Tas nāca kaut kā pats par sevi, ka sākumā, protams, bija citi darbi un tās laivas tad tagad ir 24/7 tās laivas, tas ir tas, ko es daru. Un, lai dotu citiem laivas, tev, protams, pašam arī tā kā vajag pabraukt un samērā daudz laivojam, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas ir padaudz palaivots un jā, man liekas, ka ja tu piedāvā kaut kādu tā kā produktu, tad korekti ir tikai, ka tu pats esi to visu pamēģinājis un tad citam lietas darīt. Un, jā, mēs sākumā uz savus ādas un tad pārējiem. Nu, bet kāpēc jums tā laivošana ir īpaša? Man patīk tos cilvēkus satikt un kad viņi te atbrauc, tad ir jautri reizēm ar viņiem. Man trāpās arī tādi, kuras otrais negribās redzēt, bet tie ir uz vienas rokas pirkstiem skaitām. Un tie pirksti arī negluži 5 tur. Bet, jā, tu kaut kā, tu viņus spēj tos cilvēkus uzlādēt, tad viņi arī tevi kaut kā savā ziņā uzlādē. Un tas ir tas, jā, kas varbūt tās motivē. Vēl motivē loģiski, ka tie cilvēki arī mēdz kaut ko samaksāt. Un līdz ar to mēs mēģinām to laivu nomāt tā, ka ziemā mums Latvijas Energo neatslēdz elektrību, piemēram, un mēs varam internetu vai telefonu samaksāt. Jā, nu tas tā kā, tur ir dažādas tās motivācijas. Nu labi, tu Raidam tā kā patīk ar tiem cilvēkiem kontaktēties, bet pašā laivošanā, kur ir tas skaits? Nu jums? Man laikam tas ir kaut kā no bērnības droši vien jāsaka, ka mēs ar ģimeni jau laivojām. Man tētis Jānis Panders, viņš bija liels turists, un viņš brauca gan uz kalniem, gan arī brauca ar laivām. Un tad mēs braucām pa Salacu ar plostiem un dažādām ar pa Daugavu. Un es ne tik daudz atceros, bet tas laikam ir palicis kaut kā, un tas ir forši, un tas ir piedzīvojums. Un arī meitas saka, izbrauksim ar laivām, ne tik bieži sanāk mums pašiem izbraukt, jo mums vienkārši nav laika. Bet tas ir vesels piedzīvojums. Gandrīz tāpat kā aizbraukt uz ārzemēm. Jā. Man liekas, ka tas vispār tā laivošana ir tāds latviešu gēns, ja, ka mēs paši to neesam pat īsti apzinājušies, bet latvieši bija pirmie, kas brauca straujūdens sacensībās un ir pirmie PSRS čempioni. Neskatoties to, ka mēs nākam principā no vietas, kur varētu dēvēt par plakano zemi, vai ne? Un nav svarīgi, vai tu esi baņķieris vai sētnieks, vidējais latvietis vismaz vienu sestdienu smirdēs pēc ugunskura. Un mēs braucam dabā un sēžam tajā teltī un sitam tos dundurus un odus. Un es gribu teikt, ka tik masveidīgi tas Eiropā pilnīgi noteikti nav. Latvija tādā ziņā ir unikāla. Mēs esam unikāli. Un tad kaut kur ir tas dabas gēns, ka vajag ne tikai ugunskuram lekt vienreiz gadā, bet arī ar to laivu pa to upi nobraukt. Un tas nav citur. Pat Lietuvā tas nav tā. Un ne tik izteikti arī Igaunijā. Cilvēki, kas dzīvo Latvijā, ir unikāli, es teiktu, pasaules kontekstā. Tā vajadzība pēc tāpas, jā? Tieši tā, un man grūti pateikt īstenībā, kas ir, vai satikt draugus, vai tas, ka mums ir šī unikālā daba, ka tu vari 2 dienas nobraukt pa upi un neredzēt gandrīz nevienu māju, un ka mums ir tik daudz tās teritorijas, un paši mēs esam tik maz, un tas ir iespaidīgi. Un neskatoties uz sociālo stāvokli, vidējais latvietis, viņš ar laivu brauc, vai man parāda vienu, kurš nekad ar laivu nav braucis. Nu labi, laivas, bet tas ir tikai viens no projektiem, es sapratu, jā. Tas nav vienīgais, ar ko jūs nodarbojaties, un kā jūs sakāt, pelnat elektrībai, lai ziemā būtu gan gaiši, gan silti.
Nevar saprast, ko vēl teikt. Nu, es ziemā tūkoju filmas, dažreiz grāmatas, un vēl mums patīk vecas mājas. Šī ir veca māja, kurā mēs dzīvojam, kur mēs atjaunojam. Tad vēl vienu māju mēs atjaunojam pie Papas dabas parka, kas saucās Lakstīgals. Un tas bija vesels projekts, kur Covid laikā Turaids, man liekas, lielāko daļu laika pavadīja, lai atjaunot to māju. To mēs arī tagad piedāvājam viesiem, kas brauc baudīt klusumu. Es gribēju piebilst, ka vēl viens Annas projekts ir doktorantūra. Viņa šobrīd mācās doktorantūrā. Tā kā, viņi runāja par maniem projektiem, es arī par viņas. Labi, doktorantūrā. Par ko jūs? Nekad nav par vēlu mācīties, saucās. Doktordarbs būs par turismu terminoloģiju. Vēl nosaukums var mainīties, bet pamatā tad es esmu apmienojis to, ka man patīk tulkošana un valoda, un turisms arī ir mana sirdslieta. Tad es apvienošu to vienā, pētīšu. Interesanti. Tas tā kā vairāk ziemās, jā? Vairāk laika ir ziemā ar to darīt. Jā, noteikti. Bet par tām vecajām mājām te tika pieminēts, ne vecas, senas, īpašas. Tiešām arī šī māja, kurā jūs dzīvojat, droši vien ir pelnījusi kādu vārdu. Tā ir laikam zvejnieku māja. Jā, te ir vairākas tādas mājas, un plus mīnus var redzēt, ka ir viens rokraksts, un visām mājām bēniņos bija tīkli un ūdas, pilnīgi visās. Un zvejnieki, ne zvejnieki, bet tie cilvēki gāja jūrā un mēģināja to zivi noķert. Un mums šķita, ka ir forši, ja tā māja ir 90 grādos un tā plus mīnus turās kopā, ka viņi var tā kā uzstatēt un obligāti no gāzbetona blokiem momentāli to māju būvēt. Un tā gāja ar šo, un tā mums arī ar Lakstīgalām. Mēs tagad domājam, ka mēs gribētu kādu jaunāku saimnieku atrast tām Lakstīgalām, bet jā, man liekas, ka ir daudz tādu māju, un īstenībā ar to Papu arī bija tā, ka mēs brauc tās lājas ved, un tu redz, ka ir tik daudz sabrukušas mājas, un šķiet, ka mums vēl tur kaut kas ir tajā rokā un galvā, un tajā brīdī mums bija arī kaut kas kabatā, tā kā makā, un tad mēs izdomājam, ka mēs vienu māju iztaisnosim. Ko tas prasīja, iztaisnot māju? Tas prasīja aptuveni 3 gadus. Tas prasīja laiku, pacietību, tas prasīja draugu atbalstu, tas prasīja veiksmi ar meistariem, kuri tev atjaunos, piemēram, maizes krāsni. Ar meistariem tiešām vajag veiksmi, tā ir tāda sava veida loterija. Var uzrauties uz tādiem brīnumiem, bet mums kaut kā paveicās ar viņiem. Un tas prasīja bišķiņu nervus. Viss kaut ko tas prasīja, bet beigās bija tīri labi. Beigās tas ir nāk jau atpakaļ. Tu noliec tā kā bankā to visu, un pēc tam, kad sanāk, tad tu ņem ārā no tās bankas to pozitīvo un to gandarījumu un to, ka ir sanācis, ka tā māja nav sabrukusi. Forši, viena māja nesabruka. Nesabruku, un tagad ir vajadzīgi ne tikai jums, es pieņemu arī citiem, vai ne? Braukt, baudīt mieru, klusumu un tā. Bet jūs jau tās mājas ne tikai meistariem uzticat, pats taču arī tur aktīvi darbojaties. 90%. Es domāju, ka mēs kopā tur kaut ko bakstāmies paši, bet ir kaut kādas lietas, kur labāk pasaukt kādu, kurš kaut ko jēdz no elektrības vai kā savienot precīzi ūdens caurules. Tur mēs ņēmām palīgspēkus, bet tādas salīdzinoši vienkārši darbus mēs paši darījām. Jūs arī? Kāda tā jūsu māja atjaunošanā? Atbalsts psiholoģiski lielākoties. Kaut ko varbūt iekārtošanā, kaut ko mēs arī tīrījām ar meitām. Pirmo gadu īstenībā mēs vācām vienkārši ārā. Tad mums bija lielākais trakums, ka bija viss jānes vienkārši ārā, jo cilvēks bija savācis visu iespējamo arī tur tīrīt to apkārtni un tā. Tas ir milzu darbs, jā. To katrs laikam nevar. Tur jābūt milzu pacietībai. Turaidam tāda ir.
Nē, es zinu, kas ir jādara. Lai to darītu, tev ir jānomā laivas un jātulko grāmatas. Tad tev atradīsies laiks arī satīrīt kaut ko. Nu, bet kā tā ir mājai saglabāt to dvēseli? Nu, tā kā nesačakarēt, nepataisīt tādu mūsdienīgu ar eiro remontu. Īstenībā jāpieiet radoši. Es domāju, ka tas ir viens. Otrais, ka mēs esam paliela ģimene un es saku, kad nopirku to māju, tad vairs tie resursi arī vairs nebija. Tad tev slēdzās iekšā radošums, un tas cilvēks mums bija atstājis mantojumā iespējamo un neiespējamo. Lūk, un tad kaut kādā brīdī mēs sapratām, ka mēs varam integrēt atpakaļ tās lietas un viņām iedot jaunu elpu. Piemēram, bija mums pilns šķūns ar visādiem dažādiem slēdžiem vai lampām, vai mums bija daudz dēļu, kurus mēs notīrījām un tad ievaskojām un sienu izveidojām no šiem vecajiem dēļiem. Un tu vari izdarīt tā, bet tu arī vari nopirkt reģipsi, protams, un nošpaktelēt viņu. Tas maksā naudu. Dēļi mums bija ļoti daudz. Un tad mēs likām dēļus vienkārši un pat neskrūvējām, bet ar naglu piesitām. Un tā tu mazliet tā kā iekonomē. Nezinu, vai laiku, bet resursus pilnīgi noteikti. Un tad vismaz šajā galā ir tā, ka šī ziema bija pirmā, kad man nevajadzēja sniega lāpstu paņemt, jo globālā sasilšana ir diezgan normāli iesitusi vismaz pa Bernātu un šo te Dienvidu Kurzemes pusi. Ka pilnīgi mierīgi var māju logus likt, nevis dārgos pakešu logus, bet var likt kā senos laikos ar parasto stiklu. Bet lietas vienkārši dubultā. Un ir vēl otros logus. Un, ir lietas, kurās mēs tērējam, man liekas, dažreiz ārprātīgi daudz, bet to var izdarīt pavisam vienkārši. Vēl par radošām idejām. Daļu dēļus mēs arī atrodam pie jūras. Un izmantojam gan interjerā, gan arī terasīti, kurus mēs sēžam. Šoziem mēs salasījām dēļus, konkrēti šos visus pie jūras un tapa terasa. Ir tā, ka mūsu raidījuma viesi izvēlas arī dziesmas, un jums arī ir tā privilēģija tiešām izvēlēties, kuras skanēs šajā raidījumā. Varbūt kāds ir tas jūsu pirmais piedāvājums? Te visādi interesanti tēli mums apkārt dzīvo, un mums netālu tepat blakus ir mājas Sīpola saucās, un tur dzīvo Vecogara ģimene, un Kaspars Vecogars pirms daudziem gadiem izdeva tādu albumu Diega buņģa. Īstenībā vairākus diskus viņš tur sarakstīja, bet viens mums trāpījās mašīnā, un mēs tos bērnus savus daudzos regulāri vedot uz Liepājas 5. vidusskolu tajā laikā. Tagad viņi laikam ir draudzīga aicina. Vēl uz bērndārzu. Tad mēs bijām kā apmāti ar to albumu Diega buņģi. Tas mums skanēja no rīta līdz vakaram. Tikko kā iekāpjam mašīnā, tā uzreiz bija albums ielikts un bija jāklausās. Kas piesaistīja? Dzīvespriecīgs. Melodisks un dzīvespriecīgas tādas dziesmas. Un sveiciens mūsu meitām. Viņas noteikti atcerās šo albumu. Viņi klausīsies raidījumu. Atgādinu, ģimenes studiju šodien ciemojas pie Annas un Turaida Šēferiem. Viņi ir 3 meitu vecāki. Vecākās jau aktīvi veido savu dzīvi, bet jaunākā Stella Grēta gatava iesaistīties mūsu sarunā. Mums ir 3 meitas, jā. Elīza, viņai ir 22 gadi. Viņa pašreiz ir Holandē, pabeidza universitāti un pašreiz mazliet strādā un tad domās savus tālākos plānus. Tad ir Līva Sofija, un viņa ir 19 gadi. Viņa mums ir balerīna, un tā sanāca. 2. gadu viņa ir Berlīnē un turpina tad mācības baletskolē tur. Un Stella Grēta. Viņai ir 14 un viņai ļoti patīk zirgi. Ar Stellu tūlīt arī aprunāsimies, bet kā tas ir sanācis, ka rekā meitas ir tur pasaulē? Apzināti virzījāt, viņas pašas atrada tādu ceļu?
Ja par vecāko, tad bija doma, ka ir svarīgi, lai ir laba izglītība un bija doma, ka būtu labi iegūt ārzemēs. Tad tas bija diezgan apzināti. Par Līvu tā izveidojās. Viņa tad no 10 gadiem mācījās Rīgas baleta skolā, bet radās šī iespēja un kā tu neizmantos. Ja neizmantos, tad savukārt var nožēlot. Un tad viņa pamēģināja, viņai ļoti patīk un tā viņa turpina. Vismaz tā mūsu doma savā ziņā, un arī vienmēr ir bijusi tāda, ka varbūt necensties iet vieglāko ceļu. Ja tu gribi būt, vismaz es tā uzskatu, ka ja tu vēlies ko sasniegt, tad ir tā kā mazliet jāpasurkst. Negluži jāsāp, bet surkstēt vajag mazliet. Un ka ir forši, ka tu vari pacīnīties savā ziņā kaut kur arī ne tikai ar latvieti, bet varbūt ar amerikāni, spāni, brazīli un itāli. Un ka tas tevi motivē, varbūt sasniegt bišķiņu vairāk. Un plus vēl, man arī bišķiņās iedvesmo mūsu kaimiņi. Kādā ziņā kaimiņi iedvesmo? Vai, labi, kā kaimiņi. Kaimiņi iedvesmo ar to, ka šeit es tā kaut kad aizdomājos, cik interesanti ir, ka te ir kaut kāds tas hektārs, bet labi, cik mēs tāds mazs ciems, mazs ciemats, bet ir forši, ka mums blakus dzīvo, padās zelta mikrofonu tabuļi. Tad mums paies mazliet tā kā uz jūras pusi, un tur satiks cilvēku, kurš uzvarēja Antarktīdā, maratonā. Es tik smalki nezinu, bet zinu, ka viņi skrien vairākus maratonus. Tiešām tādas fantastiski. Viņa laikam krāja daudzus maratonus, bet Antarktīdā viņa ļoti labi startēja vai uzvarēja. Varbūt, ka jā. Un tad paies vēl blakus, un tur ir Džeks, kurš Eiropas čempionātā ir vinnējis rallijā, un tad tur paskaties, un tur ir tips, kurš nemākot latviešu valodu, spēja kļūt par Saeimas deputātu, un tas ir viss skatiena attālumā, un tā kā, ir jautri. Tas tā kā iedvesmo doties uz priekšu, vai ne? Varbūt tas negluži iedvesmo tev maukties kaut kur tālēs zilējās. Tas vairāk, gan jau tas nāk no tevis paša, bet tas fons ir tāds, ka viņš nav vienmuļš, viņš ir interesants. Un, ja tu esi starp interesantiem cilvēkiem, varbūt tas kaut kādā brīdī arī tu pats arī esi interesants. Un, tā ir, un tā mēs apzināti, neapzināti esam trāpījuši starp tādiem interesantiem tipiem. Tad Stella, stāsti par sevi. Cik tev šobrīd gadu? 14. Es pabeidzu 8. klasi. Es mācos draudzīgā aicinājuma vidusskolā. Liepājā, jā. Ar kādām domām tu pabeidzi šo mācību gadu? Bišķiņ ar bailēm, jo nākamai eksāmeni 9. klase jādomā, kas tālāk būs. Un jāsāk tā bišķiņ nopietnāk pieņemt to visu. Jā. Bet jau ir kaut kādas domas, jo mēs te pa māsām runājām, vai tev jau ir kādas domas, kas tālāk, ko tālāk? Īsti pat nē, bet es gribētu kaut kā saistīt ar zirgiem savu nākotni un domāt par to vēl. Tad tepat kaut kur ir tāda iespēja, jā? Jā. Man ir ļoti labi iespēja, un es ļoti tuvu tepat Bernātos ir stāvus, kurus gan īsti katru dienu eju. Un, jā. Kas piesaista tiem zirgiem? Kā visi saka, tā ir tā kā slimība, tie ir dzīvnieki, tā kā vai tev patīk, vai tev nepatīk. Un ja tev patīk, tad tev visu dzīvi tā kā saistās ar viņiem tā. Vecāki kaut kā pavirzījāt? Man zirgi nepatīk. Mums kaimiņiem bija zirgs un vienu reizi uzkāpa un viss. Un tas bija uz mūžu izskatās. Un viņi tā kā neatraut no viņiem. Tā ir sanācis. Viņi tiešām ir aizrāvusies un labāk tur nekā mājās, man liekas, dažbrīd. Bet jā, viņiem vispār dzīvnieki patīk. Un ko tas prasa no vecākiem, ja bērns aizraujas uz zirgiem? Finansiāli ietilpīgi vai ne? Jā, mums katru gadu prasa, lai dāvina dzimšanas dienā zirgu. Diemžēl atbilde ir tāda,
kad tev būs 18, tu pati varēsi lemt par savu dzīvi un pirkt zirgus. Un cerams, ka tā arī notiks, jo es un arī Turaids, es domāju, ka neuzņemsies atbildību par tik lielu dzīvnieku. Jā. Un tāpēc mēs atradām kompromisu, un tagad mums mājās ir degūpele. Tāds mazizmērs zirgs, kurš grauž nenormāli, un tā ir tāds skaņas. Bet es domāju, ka ātrā vēl Stēla tiks pie tā savu zirgu. Vienkārši mēs domājam, ka tas viņai pašai jāizlemj tad, kad viņai būs 18. Nu kā, Stēla, kā tu domā? Tā degūpele var aizstāt? Diezgan riebīgi, bet tas ir dārgs sporta veids, un tas nav viegli atļauties tādu. Esmu priecīga ar to, kas man ir. Bet vienalga, tad zirgi, tas ir tas tavs mērķis. Jā, noteikti. Aizrunājamies arī, bet kā tas ir izaudzināt 3 bērnus? Ko tas prasa no vecākiem? Runājam par laimi. Un kāpēc no bērni? Tāpēc, ka bērns tev sačakarē to visu to. Tu nevari gulēt ilgi, nav tur ko. Un tāpēc arī nedzimst varbūt tās Latvijā tie bērni, vispār Eiropā maz. Bet, otrās puses, ja jau būtu tā, tad visi tie, kuriem nav bērni, viņi būtu totāli laimīgi cilvēki, vai ne? Bet vai tā ir īstenībā? Un vai nav otrādi? Un ko jūs teikt, kā 3 bērnu vecāki? Kā ir? Tā ir super laime īstenībā. Un tas 3. jau ir īstenībā pat vieglāk, jo tas 3. jau tur tā kā, vismaz mūsu gadījumā, paldies Elīzai, ka viņai patika spēlēties skolās, piemēram. Viņa mācīja Stēlu, jālasa tagad mācies tādu burtu vai šitā. Tas vecākais jau, principā, viņš jau tev palīdz, nevis nepalīdz. Jūs arī sakāt, ka tie bērni ir grūti, jā. Jā, ir grūti, droši vien ir grūti, ja ir 1 bērns, un ir grūti droši vien arī, ka ir 9 bērni, bet kopumā tas ir tik lielisks piedzīvojums, un jā, ja tu to neizmēģinās, arī palaidīs kaut kādu tur laimi garām noteikti. Tā kā noteikti vajag izmēģināt. Bet mēs jau te ierunājāmies par vasaru. Jūs mazliet ieskicējāt, bet vasara, es pieņemu, ir jums pilnīgi cita dzīve. Mēs vispār esam tādi, mums patīk zils debesis un saule, un tad nav skumji. Tur nav gluži pat vajadzīga vasara. Arī ziemā būtu forši, ja būtu vienkārši zils debesis, bet tā pelēcība ir tāda, ka tu gaidi to vasaru, un tā vasara, tas foršs laiks patīk ļoti. Un gan ātri beidzās, un tad atkal viss par riņķi, bet mums patīk vasaras. Es domāju, arī tās darba intensitātes ziņā, jo laivas un tas, ar ko jūs darbojaties, tas tomēr galvenokārt ir vasara. Noteikti, jā, tad ir gan fiziski darbi visādi, un ir diezgan liels tādas skriešanas, un nekad nezinu, kas tev sagaida nākamajā dienā, jo kāds var piezvanīt, kādam kaut ko vajadzēs, un bērni arī, man liekas, ir pieraduši. Tādā ziņā viņi arī ir fleksibili, jo mums bija arī 10 gadus tādas lielaivas, diemžēl, kopš šī gada vairs nav. Bartineri saucās, un viņas paspēja tur cept pankūkas, un Elīza pat arī bija kapteinis. Viņas arī vienmēr tiek iesaistītas visos darbos, un cik var, viņas palīdz un noteikti apgūst daudzas lietas, kas noder noteikti pēc tam arī. Mums ir arī sveiciens Guntim, Gunts ļoti liels atspaids ir, un tad vasarā mums Elīza brauc, viņa speciāli brauks jūlijā, un tad viņa mums tāds stabils plecs, un tad ir Rudolfs un Stēla. Pa visiem, jā. Katram tur savi mazie, tur kaut kādu uzdevumu. Un tad mēs kaut kā kopā visu to salīmējam. Un, protams, ka vienā brīdī liekas, ka viss ir par daudz. Un kaut kādā septembrī ir tā, ka vairs negribās cilvēku redzēt. Ir tāds nogurums, ka tad pienāk marts. Un tas tik laimīgs ieraudzīt tā kā cilvēku. Tad, viss pa apliet, kā jau viss dzīvē. Tad te augšā, te lejā, tad tev gribās, un tad vairs negribās. Un nožien, ka ir labi kā ar tām laivām, ka tas ir tāds ciklisks pasākums. Mēs gan arī diezgan daudz braucam ziemā. Patīk ziemā laivot. Tad gan ņemam tur kaut kādus pilnīgākos grāvjus, bet te apkārt, kad mēs vienreiz skatījāmies, kad 60 km radiusā mēs esam izbraukuši visu, kas ap Liepāju.
Un tad mēs vēl kopā ar pāris tipiem mēs izdomājam tādu izaicinājumu pārlaivot pāri Latvijai, tad mēs to arī ziemā turpinam darīt. Bet jā, tām laivām laikam ir tas pozitīvais ir tas, ka tu neesi rutīnā. Tev ir tas brīdis, un tad ir, un tad atkal nav. Un tas cikliskums ir tā burvība īstenībā. Nu jā, tev neapnīk savā ziņā. Nu, bet divas lietas laivot ziemā. Kāds ir? Jā, tas ir pavisam elementāri patiesībā. Es jau te pieminēju par to Dienvidu Kurzemes ziemu, ka ledus vairs nav, un mums patīk braukt pa ķīburu strautu, piemēram. Nu, kad vēl vasarā pa strautu nenobrauks, bet ziemā tas ir iespējams. Un tad ir tā sajūta, ka tu laivo, ka tu vari nokļūt tādās vietās, kur kaut kur, protams, mazliet sevi pamānot, bet tev ir sajūta, ka tu esi tāds saudabīgs Robinsons Krūzo, kurš ir aizgājis tur, kur pirms tam neviens nav bijis. Nu, var jau būt, ka kāda tante ar grozu apmaldījusies, kad sēnēs gāja, tur ir nogājusi, bet ir tādi stūri Latvijā, kur tu vari ar laivu aizbraukt, kur uzsajūt, ka te neviens nav bijis pirms tev. Bet tas ir ziemā. Un pārlaivot pāri Latvijai? Pārlaivot pāri Latvijai, tas foršs izaicinājums, kuru mēs sākām 2022. vai 2023. gadā. Un tā kā vasarā nav laika, tad mēs to varam darīt ziemā, pavasarī, rudenī. Un tad mēs tāpat tādiem posmiem. Mēs sākām 4 tipi, un tagad mēs esam jau bišķiņ tā kā vairāk, tas kuplāks tas pulks. Un mēs tur no Igaunijas, Latvijas, Krievijas robežas, no Pedeģes, tur mēs iekāpām. Un tagad esam aizvilkušies jau līdz Veģiem, Abavā mēs esam, jā. Nu, jā, forši. Paskatīties Latviju arī tā. Mēs tādi laiskie, mēs braucam, un tad mēs ejam satikt kādu vietēju un papļāpājam, un tad tā un šitā. Nu, tā negluži sportiskā režīmā, bet vairāk tādā lēnā, prātīgā. Jā, bet es tevu, kad vecāki sāk stāstīt par to aktīvo vasaru un visiem tiem darbiem, kas jāizdara, teica, ka jūs arī iesaistāties. Jā, visas meitas, nu, piemēram, tu. Kādi tev darbi tiek uzticēti? Ļoti daudz pasākumu notiek pie Papas ezera. Un jāpalīdz taisīt ēst laivotājiem, jāklāj gultas. Pagājušo gadu bija vairāk. Ar pankūkām jācep, jāpalīdz ar tīrīt kaut ko un tā. Tev patīk tā palīdzēt vecākiem un rosīties? Jā. Kas vislabāk? Jā, man patīk pļaut zāli. Vispār ļoti foršs uzdevums. Tad, kad ir kāda pļauva un nopļaut. Vecāki kaut kā tevi, teiksim, finansiāli ir varbūt uzmundrina par šādiem darbiņiem? Jā, uzmundrina mani. Jā, mēs viņu cenšamies kaut kā motivēt. Nu, viegli nav, bet arī nav tā, ka vai grūti. Mēs varam reāli uz viņu paļauties, uz Stelu. Un kā tur ir? Nu, tur ir tā, ka jānopļauj ir zāle, piemēram, šeit. Nu, tāds ir tāds paliels lielums, un par to viņi saņem 5 eiro. Jā, nu, tad Stela var darīt, ko viņa vēlas. Vispār dažādi viedokļi ir par to, ka nu it kā jau ģimenes labā, un vai ir jāmaksā par to bērniem, vai nav? Domas dalās, jā. Es nezinu, kā ir pareizi. Nu, mēs variējam, un tas noteikti motivē. Bet jā, atrast to vidusceļu kaut kā, lai tas nepārvēršās par kaut kādu biznesu. Jā. Manuprāt, 5 eiro nav tas, kas... Kādā ziņā es bieži vien pie sevis tā spriežu, kā patiktu man, ja būtu, tā kā es būtu Stelas vietā. Jā, 5 eiro forši. Ja es būtu Stela, kad es biju tādā vecumā, es to labprāt darītu. Jā. Bet tas ir tas, ko mēs cenšamies arī bieži vien izdarīt, caur sevi kaut kā izprojicēt to, un tu nepiečakarē kādu arī. Bet, ko jūs gribat? Tām vecākajām meitām jau esat iemācījuši Stellai. Kas jums šķiet tās galvenās vērtības, ko jūs gribat viņām iedot, iemācīt? Es gribētu, lai viņām ir patstāvība, un es gribētu, lai viņām būtu sajūta, ka
Cik tur ir vidējais mūža ilgums? 80, ka būs. Ka es viņām pazvanīšu un pateikšu, klausies, man vajag vienu hamburgeru atvest, vai ka viņš teiks, jā, teicis, bet atbraukšu un iedošu tev. Un tas būtu tas, jā. Bet, man liekas, pastāvība, ka viņas zina, ko viņas vēlas, un nav tā, kā visu laiku mums te uz kakla sēž, nē, gribas. Lai viņas pašas ir spēcīgas personības, un lai spēj panākt pašas daudz, un ne tik daudz cerēt uz vecākiem. Ko jūs no savas puses domājat, kas ir svarīgi? Man liekas, ka viņas jau paņem visu, ko viņas grib paņemt. Viņas jau redz, kā mēs dzīvojam. Es domāju, tāda savā ziņā vienkāršība, patiesums, nebaidīties, būt radošam. Tas viss, ko mēs kaut ko darām, labestība, kaut kādas vienkāršas īstenībā lietas dzīvē. Jā, tas ir tas, kas jums ir svarīgi, jā. Jā, bieži vien tas spēks un viss tas ir tajā vienkāršībā, jā. Es piekrītu Annai. Man īstenībā nav ko pielīmēt tur no sevis vairs klāt neko, jā. Bet laiks iet ļoti ātri. Stella arī, daži gadi, un varbūt būs prom. Jūs jau kaut kā gatavojaties tam brīdim, un varbūt jūs jau tad viss jau divatā būsit. Bijāt 3 bērnu vecāki. Varēsiet baudīt laimīgo divvientulību. Jā, tā ir. Tas ir ļoti ātri un skaistais laiks ar bērniem, maziem bērniem, kas tev tekalē apkārt un skrien līdz jūru beidzās. Viss mainās strauji. Jā, un mēs speciāli izbūvējam pie 2. stāva, lai meitām būtu kur dzīvot. Tad mēs sapratām, ka īsti vairs mums nevajag nemaz 2. stāvu, ka mēs varētu arī mazākā platībā dzīvot. Un mums ir tā kā viens projekts, ko mēs pagaidām vairāk tādu izīrēšanai, bet mēs esam apsprieduši, ka varbūt ka mums jāpāriet būs uz vēl mazākām telpām, lai ietaupītu, un ka mums tiešām nevajag tik lielu māju, varbūt kādam citam noderēs. Bet tā mēs plānojam, ka mēs gribam daudz ceļot. Mums patīk iet kājām, mēs droši vien gribam vēl kaut kur. Es esmu viņš laivo ziemā, bet es esmu no Santiago gājēja. To es visiem iesaku darīt, ja ir laiks un patīk iet. Man liekas, tas ir brīnišķīgs veids, kā ceļot, satikt cilvēkus, iepazīt arī sevi vairāk noteikti. Un, jā, tas ir tāds, ko darīs, kad bērni nebūs, tas ir jautājums. Es domāju, nevienam kuram bērni izaug. Bet no otras puses atkal tas ir tāds atkal foršs laiks, kad var pievērsties sev un darīt to, kas tev vairāk patīk. Domājat jau par tiem ceļojumiem, piemēram? Mēs domājam par cilvēks, viņš jau nāk no vēdera, no tādas šauras vietas, un pirms aiziet uz vēl šaurāku vietu kā urna, piemēram. Un plāns ir, jā, ka vienā brīdī, kad mēs būsim veiksmīgi tikuši no visiem 3 šitiem tēliem vaļā, tad mēs varētu iedzīvot kaut kādā mazā mājā un paceļot un vairs nebūt savā ziņā kalpi kaut kādai 2 stāvu ēkai, kurā patiesībā ir vietas, kurās tu vispār gada laikā pat kāju nesper un tad tās lielās mājas pēkšņi kļūst nevajadzīgas, bet saka kaut kad, kā tad tu viņus satiksi un man šķiet, ka ja viņas gribēs mūs satikt, tad viņas mūs satiks. Un ja mēs viņas gribēsim satikt, tad mēs viņas arī satiksim. Kur, tad mēs izdomāsim. Kas ir tie brīži vai tie mirkļi, kurus jūs jau šobrīd izbaudāt divatā? Vakara pastaigas. Vakara pastaigas, jā, par tām jau stāstījāt. Mums vēl rīta kafija. Gan Anna tagad ir iestājusies anti-kafijistos un dzer tēju, bet jā, rīta kafija un tēja un brokastu maize vai omlet uz tās terases ar tikko sauli uzlēkus. Jā, tas, man liekas, arī ir foršs moments. Tad mums ir kopējs tāds, mēs abonējam mīru, un tad pirms gulētiešanas vai no Anna vai no es lasu anekdotas. Jāatzīmē, ka nav smieklīgs pēdējā laikā viņiem, moška saņēmusies. Jā, ko vēl?
Mēs lasām priekšā kaut kādas jā, rakstus no žurnāla viens otram. Kamēr tas otrais aizmieg, tad nodarbojamies ar skaļlasīšanu. Tas ir kaut kādā ziņā tāds arī stāsts par attiecību, kopšanu, veidošanu. Dažādi tur tie cilvēki to sauc. Gan jau. Es nedomāju, ka mēs ļoti apzināti to darām, bet jā, varbūt to iešanu, es domāju, ka mēs esam ieviesuši tādu, ka mēs ejam, un tad mēs pārunājam, kas bijis, kas būs, un tad tas ir tas laiks, kad mēs, tad mēs esam kopā, un jo te diena paskrien dažādi, ko katrs dara, bet tajā laikā mēs tad ejam kopā, mēs runājam kopā. Tas droši vien ir, jā, noteikti. Jo kopā jūs esat cik gadus jau? 22, jā, precējušies, bet droši vien kādi 25 beigās varētu būt 24. Ja mēs iepazināmies ātrāk jau. Tā. Jā, un tad raidījuma noslēgumā arī skan dziesma. Kāda tad būtu jūsu izvēle? Man ļoti patīk, tas kaut kā arī sasaucās arī to jaunību, pirms bērnu, nebēdīgo, bezbēdu. Un bija tāda angļu, viens no Sheffields, viņi ir tāda grupa Pulp. Un viņiem pēc, es varu kaut ko aizšaut šķībi, bet man liekas, ka 22 gadus viņi neko nebija rakstījuši, un tagad viņiem ir jauns albums. Man visu laiku galvā skan viņa tā jaunā dziesma Spike Island, varbūt tās, ka tā. To mēs arī no rītiem klausamies. Mums ir dažreiz ir tādi rīti, kad tiek Spotifyā vai YouTube'ā tiek uzlikts kaut kāds gabals, un tad viens kļūst par DJ. Parasti laikam mēs esam tas, bet jā, lai tas Pulp, jā. Der. Ieskaitīts. Pirms klausāmies dziesmu, vēl tikai atgādinu, dzirdējāt Annu un Turaidu Šēferus no Bernātiem. Paldies par sarunu, saka ģimenes studijas komanda Sarmīta Kolāte, Alisa Kornijānova un es Mairīdz Notiņa, un paldies jums, ka klausījāties.